Sveiciens no mazo solīšu Agnes. Šodien dalīšos ar tevi ģimeņu pārbaudītās vērtībās. Proti, 3 idejas, kā pārvarēt nogurumu. Ir tādi brīži, kad liekas, ārprāts visa kā ir tik daudz, kā tikt galā ar to visu, un tas optimisms, ir netik labā līmenī. Kas palīdz? Numur 1 – daba. Dodamies dabā, baudam dabas takas, svaigs gaisa izkustēšanās. Tas ir līdzeklis numur 1. Numur 2 – saltais miedziņš. Ieplānojam laiku ne tikai, lai no rīta pieceltos, bet arī laicīgi dotos gulēt. Vēlams to izdarīt šodien. Jā, tad 11, 12 vakarā, tas ir tas vērtīgais laiks. Ideāli būtu vēl 10, kad mēs varam pieķert klāt šīs stundiņas un atjaunot sev visus vajadzīgos organisma labsajūtas elementus. Un pati pēdējā lietiņa – relaksācija. Tur ieskaties, ieberelvē, atradīs Epsona vannas sāli, tad arī ķeltu jūras sāls. Tie ir tie paši iecienītākie produkti no mūsu sortimenta, kurus klienti izvēlas vai relaksācijas pēdu vanniņai vai veselai relaksācijas kūrei. Protams, meditācija, labas grāmatas, saturīgas sarunas, kas iedvesmo, tas ir tas, kas dod šo te optimismu. Bet, ja to vēl ir par maz, tad paskaties arī savā uzturā. Kas ir tas, ko ikdienā lieto, varbūt ir vērts papildināt savus ikdienas krājumus ar ko vērtīgu un noderīgu. Tas tev būs palīgs arī no mūsu puses. Ieber.lv ir vesela sadaļa veselībai. Kā to uzturēt, lai to stiprinātu, lai vienmēr būtu optimisms, enerģija, veikt mazos solīšus ilgtspējīgā ikdienā. Tiekamies Ieber.lv, jo tur uzpildu un baudu prieku. Cik kārojas!